Labdien! Augusta rīts. Raidījums ārsts LV. Tas ir raidījums, kur ārsts jums stāsta patiesību. Tas ir raidījums, kurā mēs runājam par dažādām slimībām, veselības saglabāšanas veidiem, par to, kādā veidā attiekties pret vienu vai otru slimību, vai kādā veidā to vienkārši neizraisīt. Raidījums ārsts LV ir tāds komplekss. Mums ir pirmkārt žurnāls, žurnālu lūdzu lasiet. Tagad uz vāka ir pirmais ārstu biedrības prezidents Ivars Krastiņš. Viņš ir reanimatologs, anesteziologs, reanimatologs, strādā Liepājas slimnīcā. Bez tam mums ir portāls ārsts LV. Mums katru dienu 11:30 mēs raidām labus padomus Latvijas Rādio 2. Vārdu sakot, Latvijas ārstu biedrība cenšas jums stāstīt patiesību par medicīnu un veselību. Un šodien mums ir divi eksperti. Mēs runāsim par hronisku nieru slimību. Un tie divi eksperti ir ārstu biedrības viceprezidents Māris Pļaviņš. Sveiks, Māri! Un nefrologs ģimenes ārsts Agnes Elksniņa-Finogējeva. Sveika, Agnes! Tu ļoti labi saka, mums jau vien izskatīsies, mēs jau priecājamies. Redzi, pagājušo nedēļu es biju Grenlandē. Un Māris vadīja ārstu biedrību, visu laiku cīnījās ar ministriju un visiem ministrijas ārprātīgajiem dokumentiem. Tad es varu izstāstīt, protams, kā arī iegāju slimnīcā. Ir Grenlandes galvaspilsēta, diezgan maza pilsēta. Tas ir Karalienes Ingrīdas hospitāls, algas ārstiem no 30 līdz 60 tūkstošiem Deutschmark, kas atbilst 4 līdz 8 tūkstoši. Tas ir eiro apmēram. Visi doktori, kas ir palikuši par tādu mazu naudu strādā, tie ir vietējas izcelsmes, inuīti, gari, diezgan tumšs tādas krāsas, ļoti izskatīgi, ļoti erudīti džeki, galvenokārt salīdzinoši jauni visi doktori, un māsas viņiem tāpat trūkst, kā pie mums jau kas par tādu mazu naudu strādās. Viņiem māsa alga ir kādi apmēram 4000 eiro. Tad viņas brauc citām vietām, kur maksā labāk. Vienmēr sakot, Māris pagājušo nedēļu bija spiests vadīt Latvijas ārstu biedrību visām mūsu ligām un problēmām, kurām, protams, galvenais ir, ka mums visam nepietiek finanses. Mēs runāsim šodien par hronisku nieru slimību. Tā slimība nemaz nav tik ilgi tādā veidā formulēta. Tas ir apmēram 2002. gads. Māri, izstāsti, kas īsti ir hronisku nieru slimība, kāpēc mums tas ļoti interesē un ko mēs gribētu šodien pateikt mūsu mīļotajiem skatītājiem? Es teiktu, ka hroniska nieru slimība ir tad, kad nieru funkcionālās spējas lēnām pazeminās. Un tā rādītājs, ko tagad bieži izmanto, ir tieši tas glomeruļu, jeb kamoliņu, nieru kamoliņu filtrācijas ātrums minūtē, un tas normālais filtrācijas ātrums ir kaut kur no 90 līdz 120 ml minūtē, un mēs zinām, ka kaut kur pēc 40 gadiem cilvēks tik un tā zaudē kaut kur 1 mililitru tās filtrācijas gadā. Bet, ja ir kādi faktori, kas uz nieriem nelabvēlīgi iedarbojas, tad, protams, tas filtrācijas zudums ir daudz straujāks. Un tie galvenie faktori, kas hronisko nieru slimību izraisa, patiesībā nav pašu nieru slimības, bet ir mums visiem zināmā hipertenzīvā slimība, mums visiem labi zināmais diabēts, faktiski, varētu teikt, civilizācijas slimības. Un tad jau nāk šī nekontrolētā medikamentu lietošana, par kuru mēs vēl varēsim parunāt. Un, ja tā filtrācija kaut kur jau ir kritusi zem 60 ml minūtē, tad mēs tā pa īstam varētu runāt par reālu hronisku nieru slimību, kuru tad jau vajadzētu ņemt vērā, kontrolēt, sekot rādītājiem līdzi un beigās varbūt vismaz reiz gadā konsultēties arī ar ārstu speciālistu nieru slimībās, respektīvi nefrologu. Māri, tikko tu teici, ka pa 1 mililitru gadā samazinās, un ja no 40 gadiem samazinās, tad pie 90 jebkuram ir nieru mazspēja. Nē, tad vēl nav. Viņi ir tā, ja mēs skatāmies līdz tai klasifikācijai, jo tur jau otrā slimības stadija ir tad, kad tā filtrācija ir kritus zem 90 gadiem, bet mums jāņem vērā, ka ir arī vēl tādas speciālas formulas, pēc kurām rēķina to filtrācijas ātrumu, un tur jau tas vecumu kritums tā kā jau ir ņemts vērā, tur ir izdarīta neliela korekcija,
Un dažās formulās arī, teiksim, pēc svara, citās formulās ir ievadīts tikai svars 70 kg, ja? Un tur ir arī ņemts vērā tas vecums. Un līdz ar to jau tāda neliela korekcija ir izdarīta. Ja? Tajās populārākajās formulās, pēc kurām to filtrācijas ātrumu rēķina, un tagad jau lielākā daļa Latvijas laboratorija dod arī šo skaitli. Ja ir noteikts kreatinīns, tur ir arī izrēķināts filtrācijas ātrums. Tikai mums ir jāatcerās, ko daži cilvēki arī nesaprot, ka filtrācijas ātrums ir tāds netiešs, atvasināts rādītājs, ja? Un to tā tiešā veidā, teiksim, nevar izmērīt. Ja? Klausies, man liekas, Agnes pārtulko visiem cilvēkiem, ko nozīmē filtrācijas ātrums. Lai mēs apmēram saprastu, iespējams, ka zinām daļa cilvēku pat nenojauš, ka nieres filtrē urīnu un kādā veidā tas notiek. Lieta ir tāda, ka nieres pašas pa sevi pilda ļoti daudz funkcijas. Un, protams, nieru funkcijas rādītāji mēs varam izvērtēt pēc kreatinīna, urē, svara, vecuma. Un to funkcijas rādītāju mēs jau vērtējam tajās 5 stadijās. Un ar to stadiju noteikšanu mēs jau varam izvērtēt, cik procentāli daudz tāds nieres strādā, uz cik procentiem tas parastā valodā runājot pacientiem. Līdz ar to, protams, kreatinīns cipari tā nav tikai matemātika, kas konkrēti nosaka uzreiz arī nieru funkcijas rādītāji. To jau ārsts izvērtē visus faktorus kopā, gan vecumu, gan pamats saslimšanas, gan nieru rādītājus un tā tālāk. Bet pats galvenais, kas pacientam ir jāzina, ka tomēr tā dinamikā novērtēšana nieru funkcija rādītāji ir ļoti svarīga, lai pacients saprot, ka, piemēram, nieru mazspēja viņam ir 3. stadijā, un gada laikā no 3A viņam jau ir pāriet uz 3B, un viņam ir jāsaprot, ka tomēr tas ir augsts risks pacientam nākotnē nokļūt nieru aiztēju terapijas pacientu lokā. Nevis augsts risks, ka viņam būs jārēķinās. Jā, 3A uz 3B man ir kāds, ka viņam jau jārēķinās, ka agri vai vēl viņš nonāk tavās rokās, un tev nāksies viņam pieslēgt pie saucamās mākslīgās nieres. 3-4 gadi tas nozīmē, ja filtrācija kritīsies tik kritiski, 8, 10, 12 ml gadā, tad patiesībā paies 3-4, maksimāli 5 gadi, un pacients jau būs nonācis kādā no tām nieru aizvietotāju terapijas metožu gūstā, varētu teikt. Tāpēc jau tik svarīgi ģimenes ārsta praksē monitorēt gan tos visus iemeslus nieru mazspējas pacientiem, kas tās nieras turpmāk arī bojā, piemēram, hipertenzijas, cukuru diabēti, visas hiperglikēmijas, hiperholisterinēmijas, liekie svari. Hiperglikēmija, tad sauksim viņu par pārlieku lielu cukuru daudzumu asinīs. Jā, hiperholisterinīm bija būt holesterīna līmeņa pārlieku paaugstināšanās asinīs. Aiztais ciet nieru asins, tā skaitā, kā viss pārējos. Tieši tā. Jā, par to hipertenziju. Kurš no jums varētu pastāstīt, cik nopietni tieši hipertenzija ir iemesls nieru mazspēja, iespēja nonākt pie jums uz dialīzi? Es pastāstīšu, es jau pat jau izstāstīju pirms raidījuma, jo ir tādā populārā veidā pazīstams tāds jēdziens kā pušu likums, kad kaut kur jau pēc 50 gadiem, varbūt vīriešiem pat drusciņā ātrāk, sievietēm mazliet vēlāk, pusē no visiem iedzīvotājiem ir paaugstināts asinsspiediens. Apmēram puse no tiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens, patiesībā tikai zina, ka viņam ir paaugstināts asinsspiediens, un vēl puse no tiem, kuri zina, reāli saņem medikamentus, un vēl puse no tiem, kuri saņem medikamentus, tiem šī ārstēšana ir ļoti efektīva. Ja? Vai arī viņi vispār, redzi, hipertenzijas slimnieki lielākā daļa ārstē pēc principu šodien sāp galvu, paņem zilo vai sarkino tabletīti. Nevis dzer pastāvīgi, kas viņam samazinātu spiedienu un uzturētu kaut kādā stabilā līmenī. Jā, kaut kur tā ir, un daudzās valstīs arī periodiski, piemēram, ik 5 gadus arī mēra to reālo hipertenzijas ārstēšanas efektivitāti. Un tādā veidā, teiksim, atbildīgi administratori var secināt, vai hipertenzijas ārstēšanas rezultāti valstī, teiksim, uzlabojās, vai efektivitāte pieaug, vai efektivitāte nepieaug. Un tāpēc mēs varētu teikt, ka hipertenzija būtībā tās kroniskās nieres slimības iemesls ir numur varbūt 1 vai 2, cīnās ar diabētu. Amerikā diabēts, piemēram, jā, mums varbūt hipertenzija, un tagad arī tā hipertenzīvā tā saucamā slimība, primāra arteriāla hipertenzijas, tas līmenis, kur es jau minēju, ar to mums patiesībā
ir nopietni jārēķinās. Un tāpēc arī, ja mēs tā skatāmies, ka tās kroniskās nieru slimības profilakse patiešām lielā mērā ir arī hipertenzijas profilakse, hipertenzijas regulācija, regulāra medikamentu lietošana. Un šādā veidā mēs varēsim uzreiz jau to kroniskās nieru slimības progresijas ātrumu samazināt. Jo tad iznāk tā, ka pacienti, ja neko mēs nedarīsim, spiedienu neregulēsim, cukuru neregulēsim, viņi kritīs tā kā gravā, tā kā aizā, ar to minēto negatīvo filtrācijas ātrumu samazināšanas ātrumu, teiksim, 8, 10, 12 ml gadā. Un to mēs arī ar visiem kopējiem medicīnas spēkiem patiesībā varam novērst. Ja mēs visi kopā sadarbojamies vienotā komandā, es te domāju ģimenes ārstus, protams, internistus, nefrologus, arī endokrinologus. Mēs tikām galā apmēram ar hipertenziju. Secinājām, ka apmēram katrs 8. Latvijas pacients tikai no tiem, kuriem vajadzētu rūpīgi pievērst savam spiedienam uzmanību, tam reāli pievērš. Es tā saskaitīju. Jā, patiesībā sanāk tā, ka tā terapijas efektivitāte no visiem hipertenzijas slimniekiem pat varētu būt tikai kādi 10–15%. Kas, jā, tas tā varētu būt, jā. Lai akcentētu to hipertenzijas nozīmīgumu, ir jāsaprot cilvēkiem, ka nieru aizstājterapijas pacienti lielākā daļa ir pamatā iemesls, tā ir tā hipertenzija. Dēļ neārstētas hipertenzijas ir multiorgānu bojājums, kā rezultātā pacients nonāk līdz nieru aizstājterapijai, diemžēl. Agnēs, otrā daļa - cukurdiabēts. Amerikā ar viņu milzīgo resnumu un daudzo cukurdiabētu, tas ir galvenais iemesls, kādēļ viss nonāk pie nieru aizstājterapijas. Pie jums arī daudz? Protams, pirmajās vietās ir tas cukurdiabēts ar to hipertenziju. Un, protams, visbiežāk ir pacienti, kas tomēr bija maz līdzestīgi diabēta terapijas pielietošanā. Ir pacienti, kas tomēr kontrolē savu cukuru, rezultāts tomēr ir panāks līdz tām cukura līmeni mērķim. Un līdz ar to tā nieru aizstājterapija ir kavēta, ilgi kavēta, bet pacienti tomēr, kuri nebija līdzestīgi, nebija kontrolējuši to cukura līmeni, diemžēl kļūst par nieru aizstājterapijas pacientiem, un tā diabētiskā nefropātija tomēr nav izbēgama. Tad tas ir cukurdiabēta pacients, ja viņam neizdodas noturēt galvenokārt pašu iemeslu dēļ cukuru līmeni, ja viņš neievēro absolūti visu to, ko viņam iesaka, viņam vajadzētu agri vai vēl nokļūt pa jūsu pacientu. Ņemot vērā statistiku pasaules datu, tomēr pēc 65 gadu vecuma pacientiem, kuriem ir cukura diabēts, gandrīz katrs 4. tomēr ir nieru aizstājterapijas pacients. Viņš nonāk jau līdz dialīzei. Jau tiek uzsākta dialīze. Katrs 4. pēc 65 gadu vecuma cukura-diabēta pacients mēs nodzīvosim pēc 65. Tur, protams, zināms stāsts ir vajadzīgs slimības. Teiksim, tā vien 10 gadi tas būtu slikti, bet, protams, ar katru kaut kādu 5 gadi jārēķinās, ka arvien vairāk diabētas slimnieku nonāks, teiksim, kādā no nieru aizvietotāju terapijas programmām. Trešā nozīmīgākā lieta, kāpēc mēs nonākam pie nieru aizstājterapijas, tā ir nekontrolēta medikamentēšana. Noteikti. Es pareizi saprotu? Arī. Agnēs izstāst, ko viņi sarījās, tas ir lieto regulāri, pārmērīgi, nopērk paši, ietekmējās no reklāmas. Kāpēc viņi nonāk pie nieru aizstājterapija no medikamentiem? Pēc pieredzes strādājot par ģimenes ārstu, tomēr tendence ir cilvēku vidū sasniegt maksimāli ātru efektu savā pašsajūtas uzlabošanā. Un, diemžēl, ir ļoti populāras mums diagnozes. Ir mugurkaula jostu daļas spondilozes, spondilārtrozes, migrēnes, galvasāpes, pat akūta respiratora vīrusa infekcijas vienmēr tiek ātri ārstētas ar nestrīdiem pretiekaisuma līdzekļiem. Visbiežāk tie ir Paracetamols, ibuprofens, diklafenāki. Izsakot, visa tā grupa parastā valodā runājot pretsāpju līdzekļi, kurš cilvēks, man liekas, jau zina. Un, diemžēl, ka pienāk tā diena, ka tā nieru funkcija tomēr izsīkst. Viņa var būt pilnīgi bez kādām sūdzībām, bez klīniskās ainas. Pacients visu dzīvi dzīvo ar domu, ka viņam ir veselas nieres, viņš jūtās ļoti labi, un līdz pienāk tā diena, ka tā pēdējā tablete dos par sevi zināt. Diemžēl tie nestrīdo iekaisuma līdzekļu izraisītie nefrīti
bieži vien arī var beigties ar nieru funkcijas zudumu, ar akūtām dekompensācijām pacientiem, kuriem jau ir fons ar kaut kādām blakus saslimšanām. Visbīstamāk, protams, ir pacienti, kuri ir gados, ar malnutrīcijā, pacientiem, kuriem ir smagas blakus saslimšanas, piemēram, hipertenzija vai klāt arī cukura diabēts. Kombinācijā jāvar blakus saslimšanām rada vēl augstāku risku, ka tas nestrīdo pretiekosmu līdzekļu lietošana būs tiešām daudz agresīvāk izpaudīsies organismā nekā parastam veselam cilvēkam. Ko es gribētu pateikt par pacientu arī tendenci? Mums ir fantastiski pacienti. Visi mēģina sevi izpētīt, ārstēties, mēģina izprast savu ķermeni un arī piedalās savā ārstēšanā, bet, diemžēl, manuprāt, no ārsta puses mūsu pacienta vidū trūkst tās tieksmes veltīt laiku sev. Un visbiežāk traumatologi un visi citi ārsti pie muguras sāpēm rekomendē ārstniecisko fizkultūru. Nevis pamatā pirmās izvēles būs nestrīdie pretiekosmu līdzekļi. Diemžēl pacients šajā jautājumā neklausa ārstus. Tomēr pirmā ir, tas ir nestrīdie pretiekosmu līdzekļi, gadiem ilgi, tā ir tendence ļoti, ļoti izplatīta, un tā ārstnieciskā fizkultūra, kas ir pamatā, kas ārstēs to pamatsaslimšanu, tomēr ir palaista garām. Jā, bet es gribētu vēl vienu teikt iezīmi, ka mums arī, ņemot vērā mūsu to veselības politiku un reālos rezultātus, endoprotezēšanas operācijas bieži ir ļoti, ļoti novēlotas. Ja? Jo bieži arī ārzemnieki saka, ka tik daudz, teiksim, klibu un ar nūjām cilvēku uz ielas nemaz citur tik bieži neredz kā pie mums. Un daudz gaida 5-7 gadus, nevar sadūšoties, rinda tā arī nepienāk. Un tāpēc es pat gribētu teikt tā, ka saulaicīga endoprotezēšana zināmā mērā, lai cik tas paradoksāli skanētu, ir arī hroniskas nieru slimības profilaks. Aizpagājušajā raidījumā bija 2 cienījami algologi. Viņi, protams, teica, ka nav mazākā iemesla lietot tik daudz nesterīdos preparātus, ka mums ir ļoti daudz dažādas metodas, kādā veidā noņemt sāpes. Un viņi tās ļoti efektīgi pielieto un nav nekādas. Tā kā mēs patiesībā lielā mērā tas ir reklāmas iespējas. Lielā mērā tas ir tādēļ, ka aptiekā nesterīdie preparāti bieži vien ir pieejami kā bezreceptūra, un viņi atrodas acu priekšā un visur skan. Iedzers 1, 2, 3 tabletītes diklofenaku vai iedzers 1, 2, 3 tabletītes ibuprofēnam līdzīgu priekšmetu vai kaut ko tam līdzīgu, nemaz nerunāsim par paracetamolu. Vai pie tevis akūtā nierē bieži nonāk paracetamolu pacienti? Neteikšu, ka bieži, bet ikdienā sastopami gan. Tas, kas ir ieēdis par daudz vienā reizē, tā kā aiztais nierus reiz ciet. Pat biežāk necik tā devas lielums rada to biežumu pacientu skaitā, cik ilgtermiņā pacients ir lietojis tos medikamentus. Jo ikdienā lietojot medikamentus neviens jau nejūt, nav to simptomu, vai ne? Ka pacients jūt, ka viņam, nieru funkcija samazinās. Labi, tad parunāc māte par nieru funkciju un par nieru simptomiem. Hroniskas nieru slimības simptomi. Ja, man tad es teikšu tā, ka to simptomu jau tāda redzam tik daudz nav. Ja? Tie galvenie marķieri patiesībā ir hipertenzija. Ja mēs redzam hipertenzijas pacientu, mums vienmēr jāpārbauda nieru funkcija obligāti. Ja? Otrs ir kreatinīns, ko parasti pārbauda, un tad tūlīt izreikina arī to glomeruļu filtrācijas ātrumu. Tas būtu vēl viens marķieris, un faktiski vēl viens marķieris varētu būt proteīnūrija. Ja? Tas ir olbaltuma izdalīšanās urīnā, un to mēs varam izmērīt kā ļoti nelielos daudzumos pašā sākumā, kā mikroalbuminūriju, un, protams, ja tas jau ir smagāks gadījums, tad tas olbaltums parādīsies parastā urīna analīze un arī ar stripu. Tad tie būtu faktiski tie galvenie marķieri, kad mēs varētu sākt domāt par hroniskas nieru slimības iespējamību. Bet tas, kurš nav aizgājis pie ģimenes ārstu, viņš redz Tusku. Viņš var neredzēt neko, jo Tuska, viņš faktiski bieži nonāk, diemžēl, tad, kad tie skaitļi jau izrādās ir ļoti augsti, jo tikai tad, kad parādās jau tādi simptomi, kā, piemēram, mazasenība, ja? Kad parādās kaut kāds nogurums, nespēks, nelaba dūša, slikta apetīte, nogurums, ja? Dažreiz arī asins izplūdumu uz ādas, ja? Tad jau skaidrs, ka tā slimība ir jau savā,
terminālā beigu stādijā, un tad var izrādīties, ka nu jau ir jāveic neatliekama mākslīgās nieres procedūra. Bet, ja, protams, cilvēks, nu, teiksim, seko ārsta padomam, ja viņš ārstē hipertenziju, ja viņš apmeklē ģimenes ārstu, nu, tad, protams, mēs bieži vien jau ļoti saulēcīgi redzam, un arī tad spējam kaut kādā veidā tos rādītājus koriģēt, jo mēs beigās spiedienu varam regulēt, mēs beigās, teiksim, cukura līmeni, ja tas ir nepieciešams, varam regulēt. Mēs beigās nu, šīs pašas pretsāpju tablešu lietošanu varam ierobežot. Beigās mēs varam nesmēķēt, kas arī palīdzēs nieru asinsvadiem. Mēs varēsim lietot holesterīnu pazeminošus preparātus, ja tas ir nepieciešams. Nu, beigās svara kontrole. Visi tie nosauktie, varētu teikt, no tādi pasākumi faktiski ir tā hroniskas nieru slimības profilakse. Jo parasti slimnieki atnāk, nu, piemēram, uz pieņemšanu un saka, dodiet man tagad tabletīti, lai nieres skrien ātrāk, kā es parasti saku. Un tad es viņiem saku, nu, ziniet, diemžēl tādas tabletītes, kuru iedosim un nieres skries ātrāk, nu, patiesībā pagaidām nav. Lai gan tādi mēģinājumi, teiksim, tādas preparātas izveidot ir bijuši, bet, nu, pagaidām nesekmīgi. Jā, bet tad tomēr pacientiem interesē, ka jūs izstāstīsiet, kas ir viņi uztverē mākslīgā niera, bet pie mūsu versijā ļoti daudz dažādas, ļoti nopietnas niera aizstāja terapijas metodas. Tātad, lūdzu. Par niera aizstāja metodēm pamatā mēs runājam par peritoneālo dialīzi, hemodialīzi un, protams, transplantāciju nieres. Kas ir pats svarīgākais no ambulatorās prakses līdz pacients, kad nonāk jau stacionārā, tas ir laicīgi būt gatavām uzsākt to nieru aizstāju terapiju, laicīgi pacientu sagatavot. Tāpēc iesaku visiem pacientiem regulāri nākt pie ģimenes ārsta, regulāri veikt profapskates. Paliks pēdējos 2 minūtes izstāst, kas ir tomēr tā mākslīgā niera. Tas pacients visi man bombardē, lai mēs izskaidrojam, kas ir tieši mākslīgā niera. Niera aizstāju terapija veids nieru funkciju caur pušcaurlaidīgu membrānu. Pacientam tiek filtrēts viņa asinis, līdz ar to izvadīts toksiskās vielas, ko niere nav savas disfunkcijas dēļ nav izdarījusi. Tāpēc ir tās trīs veidi un 3 dažādas pieejas atkarībā no tā, kādā stāvoklī pacients ir un cik viegli var piemērot katru no viņām. Mēs nieru aizstāju terapijā hroniskiem pacientiem notiek apmēram 3 reizes nedēļā katram pacientam, koriģējot terapiju ilgāk, biežāk vai ne. Terapijas seans ilgst līdz 4 stundas standartā. Nu, Māri, tu visā Latvijā. Nav tādas pilsētas, kurā tu laiku pa laikam nekonsultē un laiku pa laikam nenodarbojas un niera aizstāja terapiju. Nu jā, nu Latvijā to mākslīgo nieru saņem apmēram pār 600 cilvēku, un interesantā veidā pie mums ir gandrīz tikpat cilvēku, kam ir pārstādīta niere un kas sekmīgi dzīvo. Ja? Un ar šo rādītāju faktiski par to, ka nu, pat gandrīz vai pārstādītās nieres slimnieki ir vairāk nekā to pacientu, kas saņem, piemēram, hemodialīzi. Nu, savā veidā Latvija ir gandrīz vai pirmajā vietā visā Eiropā. No labās ziņas. Jā, no labās puses, jā. Tas ir pateicoties tam, ka sākot no 73. gada, nu jau gandrīz 2000 cilvēku pārsvarā vienreiz, bet atsevišķos gadījumos pat vairākas reizes niere ir jau pārstādīta pie mūsu Latvijā. Un tas ir tas arī rezultāts, ar ko mēs varētu lepoties. Ar to mēs arī šoreiz beidzam. Es tagad nepaspēju Mārim uzdot daudzos jautājumus par nieru transplantāciju, jo šie pacienti, kas ir ilgstoši ar mākslīgu nieru dialīzi, viņi agri vai vēl varētu būt arī nieru transplantācijas pacienti. Tā ir ļoti aktuāla tēma. Mēs turpināsim runāt par šīm smagajām tēmām arī turpmāk. Lai jums šī nedēļa veselīgi, lai jūs ievērotu tos norādījumus, ko sniedz ģimenes ārsts, izvairītos no hipertenzijas un cukurdiabēta. Vai esi gatava negaidītajam? Arī kritiskajās dienās?
Atšķirībā no paketēm, OB Pro Comfort absorbē plūsmu ķermeņa iekšpusē, liek tās rieviņas novirza to tampona iekšienē un sniedz līdz pat 8 stundām ilgu uzticamu aizsardzību, sākot jau no pirmās mēnešreižu dienas. Esi gatava negaidītajam. Jūties pārliecināta visās situācijās. Esi gatava labākajiem pārsteigumiem. OB. Izvēle ir tava. Listerin uzveic baktērijas, kas palikušas pēc tīrīšanas ar birstīti. Tur, kur ar zobu birstīti neaizsniegt, pat zobu starpās. Uzveic baktērijas pilnīgai svaiguma sajūtai mutē. Listerin sajūti sevī spēku. Jaunajiem vecākiem neskaidri jautājumi ir daudz, taču par vienu viņi var būt pārliecināti. Dabīgais minerālu ūdens Neptūnas ir piemērots mazuļiem. Patīk ceļot? Taču negrib pārmaksāt. Izbrauc pa lēto ar ZZ. Vidusjūra! Latvijai pa vidu arī ir jūra. Parīze, tepat Rīgā. Niagara! Tikai mazāka! Nīcas kurorts, Kur visi runā latviski. kurorts! Tikā to pasniegs pati Margarita.